Sārtos un dzeltenos svaigus pavasara saulē izrāda Dobeles augkopības institūta dārzā augušie āboli. Viens no priekšnoteikumiem, lai garajā ziemā nezaudētu labo izskatu un garšu, ir atbilstoša uzglabāšana. Taču, lai tāda skaistuļa izaugtu, svarīgi ir ābelītes iestādīt pareizā vietā un pareizi kopt. Jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Neiestādīt, kur salmas ķer, neiestādīt, kur aplūst pavasaros, vai kur ilgi ūdens stāv. Neiestādīt, teiksim, pārāk sausā vietā vai ziemeļu nogāzē, kur augstie ziemeļvēji ir. Katrai kultūrai ir jāzina šī vieta. Un otrs kļūdas, lielākās kļūdas tiešām ir ar šo te vainagu veidošanu saistīts. Un tomēr no vainagu veidošanas viss ir atkarīgs. Jo redzat, kokam, lai barot augļus, ir vajadzīgas lapas. Vietam spēcīgas, veselīgas lapas, bet arī jāsabalansē lapas ar augļiem. Lai parādītu, kā pareizi veikt dārza darbus, Augkopības institūts 2 reizes gadā organizē lauku dienas. Lai gan uzskats, ka vainags jāveido pavasarī esot tikai mīts, šoreiz tās bija veltīts vainagu veidošanai. Interesentu netrūka, un vadošo pētnieku norādījumi nav maz svarīgi arī diplomētiem agronomiem. Jo to, ka tu paklausies telpā, liekas pie galda, es visu saprotu, aizies dārzu, tad tā lieta ir savādāka. Bet, ka man pašam ir jāstrādā ar šķērēm arī speciālistu klātbūtnē, tad es to varu daudz savādāk izmantot un iegūt to arī aizejot savā dārzā. Interesi par augļu dārzu pareizi ierīkošanu ar katru gadu pieaug, tomēr komercdārzu Latvijā vēl ir maz, un augkopi pie tā vaino patērētājus. Mums ir jāaudzina patērētājs, jo viņš ļoti bieži nenotic tam, ka tas ir Latvijas ābols. Jo viņš ir iedomājies, ka Latvijas ābols ir kraupains, ir neizskatīgs, un ja mēs viņam piedāvājam šādu skaistu, tīru ābolu, tad viņš automātiski domā, ka tas ir nācis kaut kur no Polijas vai labākā gadījumā no Lietuvas. Tā kā tur ir vienkārši joprojām ir darbs, teiksim, tāds audzinošs.